Nu ko, šim arī tehniskā apskate 14.05.2020 BMW X1, 13. gada 213 nobraukums. Šis jau ir tāds svaigais. Un pasies glāžu turētājs kāds. Šiki, te vēl viens, un tad diviem vajadzēja būt. Tas ir īsts vai tas ir aftermarkets vai tāds viņa taisība BMW, es nezinu. Nu, izskatās, ka ir, tāpēc, ka viss ir vienā. Nē, ir, es domāju, ka ir. Nosauc vienu cilvēku, kuram patīk šitādi beņķi labāk parādas beņķiem. Man? Man patīk. Man patīk labāk drēbes ādas, vai, ādas beņķi. Vienkārši man viņi labāk, es jūtos kaut kā ērtāk, mīlīgāk liekas. Tādi, ceļš vasarā viņi sakarst, viņi slīdi. Kopt viņi varbūt ir vieglāk it kā. Nezinu, man nekad nav bijuši ādas beņķis, un es tā baigi uz to pat neesmu koncentrējies. Bez mūzikas. Šitais vispār ir labs, ja iekāp iekšā kāds, kas tev baigi nepatīk pasažieris, to ņem aizliedz likt dzērienu. Uzreiz gaišāks skats tumšākā dienā. Bez kā viņš ar mazu klakšķīti pārslēdzās cik. Lūdzu, Audi, tas jau 20 gadus viņi taisa tādas. BMW tikai tagad, kurā gadā sāka tādas taisīt? Tikai 13. gadā BMW iemācījās, kā taisīt kvalitatīvas salona pogas. Jo Audi šitādas taisa jau 20 gadus. Šis labs, man patīk joystick. Šis pat ir ērtāks, to tarkšķīti. Es zinu, ka tu pagriezi. Nospied atslēgu, izvalc ārā. Nospied viņu, nospied. Viņi tā kā izspiežās ārā. Jā. Ot. Interesanti, lai ķipa neizkrīt laikam. Bet šīs ir Twin Power Turbo. Tas izskat ļoti simpātisks auto. Viņš der visiem sievietēm, jauniešiem, Omei, Opim. Foršs auto. Savai kategorijai, kuriem daudz neko nevajag, Opim ar Omi, kam mazbērnus vest. Un kam patīk BMW. Viņš tiešām simpātisks auto, un man tā liekas, ka baltā krāsa ir viena no tām, kurā viņš izskatās ļoti labi. Uzticams auto.